domāju, ka galvenais, kas ir, tev jābūt darītājam, un tu nevari vairs būt ķēdes posms, kuram nav tas skin in the game. Man šķiet, ka cilvēki, kas sēdēja birojos un darīja darbu, kas viņam besīja, viņam īstenībā ir tagad ideja, ka viņš varētu darīt kaut ko, kas viņam patīk, viņš var kļūt radošs un to savu. Īstenībā man liekas, ka radošums daudziem cilvēkiem iekšā ir, bet dzīve viņu piespiedz strādāt kaut kādā starptautisku uzņēmumu menedžera pozīcijā vai whatever. Viņš vienkārši tirgo siltumnīcu. Bet idejas viņam ir, kā viņam ir sapratni, kā viņš, kādā estētikā viņš, kādā auditorija runāt, vai teikt labdien vai čau. Bet tagad ar visu šo viņš, pagaida, kur es varu visu to savu mini komplektu setapot ar sievu mājās divatā un tā kā pamēģināt, vai tas vispār aizies. Un es domāju, viņš ir beigās radošāks un viņš ir darītājs. Es domāju, ka galvenais, kas ir, tev jābūt darītājam, un tu nevari vairs būt ķēdes posms, kuram nav tas skin in the game. Es uzzīmēju, ko man palūdz, un visi man neinicē, vai tas tirgojās, vai kādam to vajag, vai tas uzrunā auditoriju, vai to beigās var pārdot, cik dārgi to var saražot. Tagad, tu principā pats izdomā, pats uzred un pats aizēj un mēģina notirgot.